Čau, es esmu Kristaps un šajā video pastāstīšu par vienu no gaidītākajiem un Latvijā vismaz dārgākajiem viedtālruņiem Apple iPhone 5. Ja 4 un 4S iPhone bija pilnībā veidoti no stikla, tad iPhone 5 priekšējā daļa loģiski ir no stikla, bet lielākā daļa no aizmugurējās korpusa daļas ir veidota no alumīnija. Lai arī pēc iPhone 5 iznākšanas bija lasāmas sūdzības, kad šis materiāls viegli skrāpējās vai vēl trakāk telefons tiek piegādāts jau apskrāpēts, mūsu gadījumā viss ir kārtībā un pat lietot viedtālruni vienkārši uz galda vai nesājot vienā kabatā ar atslēgām, redzam, nekādi skrāpējumi nav radušies. Mēs gan ierīci testējām tikai pāris dienas, tā kā varbūt ilgākā laika posmā tas tiešām varētu noskrāpēties, bet tas ir normāli. Iespējams tāpēc, ka visa aizmugurējā daļa nav veidota no stikla, jaunais iPhone ir jūtami vieglāks. Principā, izņemot no kastītes, likās, ka tā ir vienkārši butaforija, ka tas nav reāls viedtālrunis. Jaunā iPhone svars ir 112 grami. Iepriekš minēju, ka šīs ierīces dizainā ir saglabāts tas no 4 un 4S modeļiem. Principā, redzam tie paši noapaļotie stūri, kurus apjož metāla lenti. Tieši tāds pats skaļuma un klusuma režīma slēdzis, kā arī skaļuma regulēšanas taustiņi. Lielākais jaunums jaunākajā iPhone modelī noteikti ir tā 4 colu ekrāns. Kā zināms, tad visām iepriekšējām iPhone paudzēm bija 3,5 colu ekrāns. Steve's Jobs to pamatoja, lai būtu iespējams ar īkšķi aizsniegt visus ekrānu stūrus. Tādējādi ērti lietot ierīci ar vienu roku, un vismaz dažās intervijās viņš minēja, kad neplāno piedāvāt lielākus displejus par 3,5 colām viedtālruņos. Kā redzams, laiki iet uz priekšu, laiki mainās, un citi ražotāji piedāvā krietni lielākas ierīces, tāpēc Apple neatlika nekas cits, kā arī piedāvāt lielāku displeju, 4 colus. Bet redzam, tāpat jebkurā gadījumā varam ērti telefonu lietot ar vienu roku, pilnībā visi ekrāna stūri ir aizsniedzami. Ja visiem iepriekšējo paudžu iPhone viedtālruņiem mikrofona austiņu pieslēgvieta bija novietota ierīces augšpusē, tad iPhone 5 ar to atšķirās. Redzam, šeit mikrofona austiņu pieslēgvieta atrodas ierīces apakšpusē. Pārmaiņas tāpat arī piedzīvojusi dokstacijas pieslēgvieta. Kā redzams, tā ir daudz kompaktāka, un šajā gadījumā nepieciešams izmantot jaunā standarta kabeli, kuru Apple nodēvējuši par Lightning. Pirmkārt, tas ir kompaktāks, otrkārt, tam ir viens cits būtisks pluss, kabeli var ievietot abos virzienos. Redzam šādi, un tas darbojas arī šādi. Runājot par austiņām, tāpat Apple ir arī pārstrādājuši savus austiņus, kurus jau saucas AirPods. Diemžēl šajā telefona testu komplektā tās nebija iekļautas, tāpēc nevarēsim jūs informēt par to, kā tās skan. Operētāja sistēmas ziņā nekādas būtiskas izmaiņas nav pamanāmas. Tas pats iOS 6 praktiski, kas pieejams citām ierīcēm. Runājot par mūziku, jaunais iPhone var lepoties ar diezgan uzlabotu skaļrumu. Varbūt video tas nav īsti dzirdams, bet dzīvē tas skan daudz telpiskāk un skaļāk bez kropļojumiem salīdzinot ar citām iPhone paaudzēm. Kas vēl ir jauns? Redzam, iPhone ir aprīkots ar jaunākās paaudzes Apple izstrādāto procesoru un viss darbojas nevainojami ātri. Jebkura aplikācija, tagad mēs viņus visus startējam, telefons tikko ir bijis izslēgts, kā redzat, vēl neesam pat PIN-kodu ievadījuši, un visas aplikācijas darbojās raiti un perfekti. Droši vien daudz būs dzirdējuši par jauno Apple Maps aplikāciju, pat iespējams, kuras dēļ nācās no amata aiziet Skotam Forstālam. Jā, aplikācija patiešām varbūt nav tik perfekta, kādas bija Google Maps, bet Maps nāk ar gaidīšanu. Šajā gadījumā, piemēram, Latvijai nav pieejams 3D kartes tādā režīmā, kādā tās ir pieejamas ASV. Tomēr, piemēram, Austrālijā nav pieejams navigācijas režīms turn by turn. Latvijā to varam izmantot. Jāuzteic arī jaunā iPhone kameras aplikācija. Papildus HDR režīmam, kas ir pieejams arī iPhone 4 un 4S, klāt nācis arī panorāmas režīms. Šobrīd nedemonstrēsim, kā tas strādā, bet mūsu testos tas uzrādīja krietni vien patīkamākus rezultātus un attēlus nekā citos viedtālruņos iekļautie panorāmas režīmi.
Šeit patiešām varējām nofotografēt gandrīz 180 grādu skatu. Citām ierīcēm izdodās krietni vien šaurāks panorāmas. Kādi ir mūsu secinājumi? Jaunais iPhone patiešām ir viens no kvalitatīvākajiem un ātrākajiem tirgū pieejamiem viedtālruņiem, bet attiecīgi tas ir arī dārgākais. Zīmīgi, ka pie LMT, kur tas ir Latvijā pieejams oficiāli, telefons maksā jūtami dārgāk nekā citās valstīs. Tomēr, ja vēlies šādas klases ierīces, tad jārēķinās ar to, ka būs jāšķirās no attiecīgas summas, kas bieži vien par telefonu sastāda apmēram tikpat, cik būtu jāsamaksā par labu datoru.